Simfonēta Rīga, cik vien iespējams, cenšas iepazīstināt Rīgas publiku ar mūziķiem, kas šobrīd Eiropā nosaka, ja tā var teikt, izpildītāju mākslas toni. Olivier Darbelī ir viens no mežradzniekiem, kur meistarībai šķiet nav robežu. Viņš ir viens no tiem, kurš var pateikt komponistiem rakstīt, ko jūs vēlaties, es to nospēlēšu. Darbs kopā ar izcilo muziķu Heinzu Holligeru ir Olivier devis tik daudz, jo Holliger prasīgums pret saviem kolēģiem ir leģendārs un pasaules slavens, ka šķiet, ka Olivier ir sasniedzis tiešām to pašu līmeni, ko dižais šveiciešu meistaro. Šis būs vakars ar vairākām jaunām atklāsmēm. Rīgā sen nav skanējis vienīgais Haydna oriģinālais mežroka koncerts Re mažorā. Rīgā šķiet vispār nav skanējis Šandora Vereša koncertanta stīgu instrumentiem, lielā ungāru muzikas meistara veltījums Kamerata Bern un darbs, ko pasūtīja Zahara fonds un kas tika izpildīts ar triumfāliem panākumiem tūlīt pirmatskaņojumā un arī pēc tam daudz reizes. Haydna simfonija pārsteigums, iespējams tiešām būs arī reāls pārsteigums tiem, kas šo simfoniju klausīsies varbūt pirmo reizi. Un interesants akcents koncertē Olivier tēva darbs, kas ir rakstīts izmantojot mūsdienu mūzikai raksturīgus izteiksmes līdzekļus, atklāja mežraga īpašības pavisam no citas puses. Mums neapšaubām gaida tikšanās ar izcilu meistaru un vienreizēju mūziku.